เสียบโอ้โหHe's gonna return. Izskatās kā eņģelis, mierīga seja, zilas acis, gaiši mati. Bet tiklīdz atskan zvans, šis tēls pazūd. Tikai 17 gadu vecumā Smilla Sundella jau bija iekarojusi Taizemi. Viņa bija gāzusi no troņa veterānes, kuras bija divreiz vecākas par viņu un kļuvusi par jaunāko čempioni One Championship vēsturē. Viņu sauc par viesuļu vētru ne bez iemesla. Kad viņi sāk virzīties uz priekšu, neviens viņu nespēja apturēt. Un tagad šī pati vētra dodas uz MMA. Šodien tevi sagaida stāsts par iznīcinātāju ar eņģeļa seju, kura kļuvusi par vienu no bīstamākajiem vārdiem cīņas sportā. Dzimuša Zviedrijā 2024. gada novembrī, Smilla Sundella sāka nodarboties ar karatē jau 5 gadu vecumā. Taču pārvācoties ar ģimeni uz Taizemi 12 gadu vecumā, viņa atklāja Muay Thai un viss mainījās. Nākamajos gados Zviedriete, gara auguma un ārkārtīgi agresīva, krāja uzvaru pēc uzvaras, līdz pat vietējā dienvidu cīņu aina viņai jau kļuva par mazu. Pēc tam, 2019. gadā, kad viņas ģimene atgriezās Zviedrijā, viņi neņēma lēmumu, ko lielākā daļa izvēlētos. Viņi ļāva savai 15-gadīgajai meitai palikt vienai Taizemē, lai nodotos cīņas sportam. Viņa pārcēlās uz Pattaju un pievienojās leģendārajām Firetex sporta klubām, vienam no visvairāk cienītajiem cīņas sporta centriem pasaulē. Un nākamo 9 mēnešu laikā Smilla ar tik neatlaidīgu spiedienu sagrāva savus pretiniekus, ka ieguva iesauku viesulis. Pēc gada, kas pavadīts pilnveidojot savu tehniku Firetex klubā, Smilla Sundella superčamp Muay Thai sacensībās stājās pretī Pornpanpor. Muang Pet, bīstam un pieredzējusi Taizemes cerība, kas cīnījās mājās savu līdzjutēju priekšā. Savukārt Sundellai bija tikai 15 gadi. Viņa bija zviedriete, un ārpus treniņu zāles vēl gandrīz nevienam nebija zināma. แล้วครับทางด้านของสมิล่าซันเดลครับ โอ้โหไม่ใช่ แต่ว่าใช้แผนจู่โจมครับต่อยก่อนได้เปรียบอีกแล้วครับนักมวยชาวต่างชาติดูดีๆคุณมารุตดูดีๆครับแฟนๆช่อง เข้าไปโอ้โหดูครับยิงหมัด 8ผ้าประเจียดครับผ้าประเจียดครับเหมือนจะหลุดออกมาครับไม่เป็นไรครับถ้าหลุดจากโอ้โหยาวเหลือเกินครับผ้าประเจียดไปแล้วครับไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เกมไหลไปก่อนครับ เข้ามารวบได้ครับตีได้หรือ Sundella lika saprast, ka izmēra un spiediena atšķirību nav iespējams ignorēt. Viņas garais džebs kontrolēja distanci. Viņas priekšējie spērieni regulēja distanci. Un katra kombinācija skaidri parādīja, ka tā nav nervoza pusaudze, kas cenšas izdzīvot. Viņa bija tur, lai pārņemtu kontroli. โอ้ยสายกระแทกแม่นครับต้องระวังครับพรพันธ์ไม่ใช่งานง่ายนะครับดูครับทักษะการใช้หมัดของไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณมาดูให้ดีครับแต่ใช้หมัดดีครับดูดีๆครับโอ้ยพรพันธ์เจอไปเยอะครับจ่อยท้องอีกต่างหากเอาง่ายหรือเคี้ยวยากครับดูครับโอ้ยดูมาอีกแล้วโอ้โหน่ากลัว ส เลย มิล่าซันเดล นี่แหละครับดูพัฒนาการของเขานะครับทำไมต้องหัดมวยไทยตั้งแต่อายุน้อยๆครับดูครับนี่คือทั้งสองคนบนเวทีครับ โอ้โหดูครับทั้งเตะทั้งต่อยครับเข้ามาวงในวางแข้ง ไม่ ซ้า คีบ ย คอครับดูครับครับคีบได้แล้ว แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ครับจะกันเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองนี่ให้ได้นะครับครับ เข้ามาครับวางแข้งซ้ายครับพรพันธ์โอ้โหสมิล่าซันเดลครับ นี่ครับจบข่าวพระราชสำนักจำไว้นะครับเสาร์อาทิตย์ต้องตาม นายนี่เกิดถึงหน้าครับเข้าไปตอนนี้เจอทั้งซ้ายทั้งขวาเสียบเข้ามาอีกโอ้โหเสียบมันเสียบแรงจริงๆครับ Sundella ātri pierādīja, kurš patiesībā vada situāciju. Otrajā raundā viņš izdarīja graujošu sitienu, kas šokēja vietējo publiku. ไม่ใช่เข่าในประเทศไทยครับ เข้าไปครับกับมันขวาโอ้โหยิงตัดลำตัวครับแล้วก็ตีเข่าประกบในเสียบโอ้โหยอดหน้าเลยครับโอ้โห น็อกเลยครับตีเข้ากระโดงคางครับตีเข้าหน้า 15 gadus veca meitene no Zviedrijas tikko bija ieradusies Taizemē un brutāli nokautējusi vienu no viņa lielākajām cerībām. Viņa bija oficiāli pieteikusi sevi, un tas bija tikai sākums. Ja nokauts pret Pornpānu piesaistīja cilvēku uzmanību, tad šī bija cīņa, kas pierādīja, ka Smilla Sundella nav nejaušība. 2020. gada oktobra beigās, tikai dažas nedēļas pēc šī iespaidīgā finiša, 15 gadus vecā Smilla atgriezās Bankokas superčamp Muay Thai turnīrā.
Šoreiz viņa stājās pretī Savsingai Sorsopitai, godalgotai veterānai ar daudz lielāku pieredzi un nozīmīgu vārdu šajā sportā. Tika uzskatīts, ka šāda veida cīņa liks jaunajai cerībai saprast savu vietu. Savsingai bija savaldība, sasniegumi un pieredzes priekšrocība. Bet Smila nebija parasta pusaudze, kas cenšas izdzīvot. Viņa cīnījās kā kāds, kurš sagaida uzvaru. แต่ก็ลุยเลยครับดูครับเซมิล่าซันเดลโอ้โหแรกเลยครับสาวสิงห์ก็ไม่กลัวเหมือนกันดูโอ้โห เอาละครับใครเป็นโรคหัวใจใครเป็นโรคความดัน Sundela izmantoja savu ievērojamo auguma un sasniedzamības pārsvaru, lai noturētu pieredzējušo Savsingu tāvu ar saviem gariem džebiem un priekšējām spērieniem. Katrs apmaiņas brīdis radīja sajūtu, ka Smila izjauc veterānas ritmu, atņem viņai telpu un apgrūtina Savsingai iespēju tikt cīņas distancē. 24เขา16ย่าง17แล้วดูการออกอาวุธหมัดครับ โอ้โหดูครับออกเป็นชุดนะครับเซมิล่าซันเดลครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นแข้งครับตอนนี้สาวสิงห์ ซันเดลจากสวีเดนแฟร์แท็กส่งเข้าประกวดลูกเสียบครับหน้าหงายเลยครับอ้าวแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้คู่เดือดครับโอ้ยต้องถอดหัวเลยครับสาวสิงห์ ต้องกัดฟันสู้นะครับเลือดนักสู้ครับสาวไทย เอา เอา ละ ละ ค ค รั รั บบ ศอกซุป อยากไปรับเยอะอ้าวเข่ากับศอกโอ้โหโอ้ยพ่อเจ้าแม่เจ้าพระคุณลุ้นช่องเอ้ยนี่คือสุภาพสตรีของแท้นะอ้าวครับหนักเลยวันนี้หนักเลยพยายามกัดฟันบวก Viesulis uzturēja strauju tempu, nepārtraukti virzoties uz priekšu un piespiežot Savsingu ieņemt aizsardzības pozīcijas. Apvienojot savas muay thai tehnikas ar precīzām boksa kombinācijām, Smila kontrolēja klincu, izdarot spēcīgus ceļgala sitienus ķermenī, kas nogurdināja veterāni un novirzīja cīņu viņas labā. ส่วนทีมแฟร์แท็กคนสวีเดนต้องชี้ไปเลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับหมัดเท้าเข่าศอกมาแบบครบสบคให้คนเข้าประมาณ 50% แล้วครับ เอาละครับเริ่มมีศอกแล้วครับตอนนี้สาวสิงห์เริ่มมีศอกมาตั้งโอ้แต่ว่าดูครับแรงเข่าของสมิล่า ทีมของสอโสพิษว่ายังไง โอ้ย นะ ศ ครับ อกครับ ต้องออกข้างครับถอยตรงๆนี่หนีไม่ผ่านแน่ครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับคู่นี้พละกำลังของเธอครับ Pēc 3 raundiem Smils un Dela uzvarēja ar tiesnešu lēmumu, taču šī nebija parasta uzvara. ครับคนนี้เอาละครับมีศอกครับดันเข้าไปโอ้โห โอ้โหแทงเข้าไปแต่ละดอกคุณมรุต แม่โดนเข่าตัวลอยเลย มาแบบนี้ตลอดนะครับไฟแรกต่อยกับพรพันธ์ก็แบบนี้ครับทางด้านของซามิล่าซันเดย์แกเอาก่อนแทงทักษะมวยไทยนี่สุดยอดจริงๆครับอ้าวสาวสิงห์ครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับแม่จัดหนักจริงๆครับ เอา เอา สั สั บบ ส ส อ อก กโอ้ยซามิล่าซันเดย์นี่แกก็ไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหแทงแต่ละดอกครับ แรงไม่มี Tā bija tāda uzvara, kas visai muay thai pasaulē parādīja, ka šī daudzsološa pusaudze kļūs par kaut ko daudz bīstamāku. Mēldi pēc tam viņa ar tikai 15 gadiem pakāpās uz pašām augšām CMB sieviešu pusvieglā svara reitingā. Pēc 14 mēnešiem Smila Sundela jau bija iegūsi reputāciju Muay Thai pasaulē, un One Championship viņu uzaicināja. 2022. gada 25. februārī, tikai 17 gadu vecumā, Hurikāns debitēja Muay Thai pasaulē lielākajā Muay Thai arēnā, sacenšoties pret austrāliešu cīnītāju Diandru Martinu. Tas nebija paredzēts kā viegls uzdevums, uz spēles bija likts daudz. Jauna organizācija, lielāka auditorija, mazāki cimdi. Diandra Martina bija īsts pārbaudījums, un viss pasaules uzmanība bija pievērsta tam, vai Smila spēs atbilst šim brīdim. Bet viņa ne tikai atbilda cerībām, viņa pilnībā pārņēma cīņu savās rokās. Long reach on the Aussie. Smila goes body. Andrew Martin needs to deal with that jab. Michael, usually, most of the time, it's hard to deal with. Smila keeping busy in the clinch. All right hand connected well for Smila. This forward pressure, Lipton Sundell just walking her down. Catching kick. Nice high kick from Diandra. Jab 2, body shot from Smila Sundell. She's got a really strong clinch, and the way she's able to control like that. Oh, wow. Right? No paša sākuma Sundela izmantoja katru centimetru savā augumā un sasniedzamībā, lai kontrolētu cīņu. Precīzi džebi, gari priekšējie spērieni, tieši un spēcīgi sitieni, kas turpināja laust Diandras aizsardzību, lai arī cik ļoti viņa censtos to pielāgot. Viņas darba temps bija nežēlīgs, bet nekad nepārdomāts. Katrs sitiens bija ar mērķi, un katrs solis uz priekšu klusi nogrieza vēl vienu atkāpšanās ceļu. Now from the Swede. And just trying to tie up the head there. Right? 15 more seconds to go here. Low check.
Nice counter. Especially the way that Sundell gets that inside control. Oh, big push kick. Round kick from Diandra. Overhand left from Smith. Because they know that her head was That going. elbow right there. She's Telling her get off the fence, and she's listening to Kieran in the corner with Diandra. Left hook. Otrā raunda beigās Sundela jau bija nogāzusi Diandru 2 reizes. Un tajā brīdī bija acīm redzams, ka Diandra tiek ievilkta cīņā, kuru fiziski nevar uzvarēt. Being forced back again, and Smila puts that vice line. No. For the final 10 seconds. passionate about the Aussie Warrior, Oh, but Sundell's been Sundell absolutely phenomenal. that body. She's to open up. You can see her dropping down, changing. Diandra parādīja lielu drosmi izejot uz 3. raundu un mēģinot atrast atbildi. Bet Smila to negrasījās pieļaut. Viņa palielināja spiedienu, izdarīja brutālu 3 sitienu kombināciju, un Diandra 3. un pēdējo reizi nokrita uz ringa grīdas. Little Aussie battler spirit of Josh Thomas. And it is total ownership from Smila Sundell. And the corners have Diandra. You've got to return. That's it. Smack bang the left hand. It's over. Minūte un 35 sekundes pēc 3. raunda sākuma tiesnesis apturēja cīņu. 3 knockdowni un 1 nokauts. Smila Sundella brutāli uzvarēja savā debijā. Tā vienkārši. Hurikāns bija ieradies uz skatuves un parūpējās, lai visi to pamanītu. 2022. gada aprīlī, tikai 2 mēnešus pēc debijas ar nokautu, Smila Sundella iegūja savu pirmo iespēju cīnīties par pasaules čempionas titulu. Viņa vairs nebija tikai daudzsološa un bīstama cīnītāja. Tagad viņa cīnījās, lai ieietu vēsturē. Viņas pretiniece Džekija Bantana bija spēcīga amerikāņu cīnītāja ar iespaidīgu sasniegumu sarakstu, kas deva visus iemeslus uzskatīt, ka viņa ir gatava kļūt par divīzijas seju. The precision, the volume as well. Šis bija īstais pārbaudījums. 5 raundi. Pirmais One sieviešu Muay Thai pasaules čempiona tituls svara kategorijā līdz 52 kg. Uzvarētāja ne tikai iegūtu jostu, bet arī kļūtu par pirmo sievieti One vēsturē, kas to valkā. Un Smila vēl bija tikai 17 gadus veca. Pressure coming from Sundell. Jackie's at home for that jab and that kick. Catch and sweep it. Again, the jab from Smith. So you check off that move there. Un jau no paša sākuma Smila cīnījās tā, it kā viņa pilnībā saprastu, kas ir likts uz spēles. Uzreiz viņa izmantoja savu milzīgo priekšrocību sasniedzamībā, raidot to garo teleskopisko džebu, kontrolējot distanci un piespiežot Buntanu cīnīties pēc Smilas noteikumiem. Buntanai bija precīzāks boks. Viņas pretuzbrukumi bija asi un precīzi. Bet Smila ienēsa kaut ko tādu, kam bija daudz grūtāk sagatavoties. Spiediens, apjoms, temps. Time. Smila jab to round kick. Jackie tries to squeeze out the leg. Combination work clockwise. Smila's got to find a way to deal with the movement of Bunt. Yes, Extension. did a little bit of Nice jab from Buntan. That was a good one. On the inside. Smith. It's a big part of her game, and she likes that to her left so that she can check to the right. Good right. Counter. You can see when she goes, and then Jackie starts to let go with that 3-punch It's combination. like a Buntan. Catch. Good defense again by Smila. Playing down the elbow attempt off the left there from Smila. Brings the knee. Those long limbs causing some problems. Katru raundu Buntāna saskārās ar to pašu brutālo problēmu. Kā tikt galā ar kādu, kas ir garāka, ātrāka un nepārtraukti tevi iedzen stūrī. Un tālāk cīņa virzījās, jo sliktāk kļuva šī problēma. Punch coming from Jackie. Oh, Smila tags her, beautifully done! Smila with the heavy artillery! 4. un 5. raundā lielākā daļa cīkstoņi jau būtu izsmeltas. Smila turpināja cīnīties tādā tempā, kas šķita gandrīz netaisnīgs. Viņa turpināja gūt punktus ar spērieniem pa ķermeni, elkoņa sitieniem tuvā cīņā un garajiem taisnajiem sitieniem no distances, kamēr Buntāna, lai cik izturīga viņa arī būtu, acīm redzami jutta 5 smagu raundu slodzi. Just can't get through the range. Here, Jackie catch. Counter. Nice right hand from Buntan. Puts the... Smila is just relentless with his forward.
Jab two. Elbows here for Smealer, perhaps. Boonton's gonna have to. Target. Knee guard again. Smealer tries for a hanging elbow. Loops over the top of the knee guard. A long arms. Smealer cracks the round kick. Taču tas, kas padarīja viņas sniegumu tik iespaidīgu, nebija tikai spiediens. Tā bija savaldība. Smilla nesteidzās, nezaudēja galvu un necīnījās kā pusaudze savas dzīves svarīgākajā brīdī. Viņa cīnījās kā kāds, kurš jau bija izlēmis, ka josta pieder viņai, un tikai gaidīja, kad tiesneši to apstiprinās. Especially in these third, fourth rounds. Here she is in the fifth. The second round, I mean, gender back foot. See how much she's moving? 237 to Smealer Sundell after gets. Can Jackie find something? Wow, Sundell. Cross. Flying right to the guts. Jab. Train of leg kicks. Pēc 5 raundiem tiesneši bija viensprātis. Vienbalsīgs lēmums par labu Smilla Sundeļa. Tikai 17 gadu vecumā viņa kļuva par pirmo One sieviešu saumu svara Muay Thai pasaules čempioni. Un kļuva arī par jaunāko pasaules čempioni One Championship vēsturē, un par to viņa saņēma $50,000 prēmiju par sniegumu. Tā bija nakts, kad Smilla Sundeļa vairs neizskatījās tikai kā sporta nākotne. Viņa kļuva par tagadni. 2023. gada rudenī Smilla Sundeļa vairs nebija brīnumbērns pusaudze, kurai kaut kas jāpierāda. Viņa bija valdošā čempione, un līdz ar šo jostu viņa kļuva par galveno mērķi. Viņas pirmais pārbaudījums kā titula aizstāvēja nebija vienkārši iesildīšanās cīņa. One atomsvara karaliene Alicia Helēna Rodrigeze speciāli pārgāja uz augstāku svara kategoriju, lai atņemtu Smillai to, ko viņa bija izveidojusi, un deva visu no sevis šajā cīņā. Started to pour it on. Landed a beautiful. Rodriguez really turns the strike over. Rodrigeze jau no paša sākuma bija agresīva. Spēcīga sitiena pa ķermeni. Nežēlīgs spiediens. Viņš vēlējās sasniegt Smillu, pirms čempioni varētu atrast savu ritmu, un uz īsu brīdi šķita, ka tas varētu izdoties. An impressive pace the entire fight, and this is typically where Sundell's stepping in on these punches, like she's not using that range. You see her get shots, especially inside that close range, coming over the top of that guard. Elbow on the inside, two big elbows, another one. They say she needed to start fast. Yeah, but she's matching the pace of Sundell, so she's not, Bet tad cīņas gaita sāka mainīties. Pirmā raunda beigās Smilla trāpīja tīru kreiso āķi, kas acīm redzami lika Rodrigezai sašūpoties. Un tā pēkšņi cīņa nosvērās viņas labā. Loves and throws elbows with venomous-like intentions. Nearing the end of the first round. By Sundell, there, Rodriguez! Oh my goodness! Otrajā raundā Smilla pātrināja tempu. Viņas roku tvērums, spēks, spiediens, viss sāka vienlaicīgi pieaugt. Rodriguez mēģināja izmantot klincu, lai izjauktu tempu un iegūtu nedaudz laika, bet arī tas nestrādāja. Smilla bija tikpat bīstama tūcīņā, izdarot ceļgala sitienu, strāpot ar elkoņiem, padarot katru apmaiņu ar vien spēcīgāku nekā iepriekšējo. One thing I love about Sundell's style is that she's undeterred. To begin for Sundell in the second round. Sundell's trying to get her out of there. Typically can and has run that kind of pace. She won't punch herself out. Rodriguez going backwards. She just ate a right, followed by a left hook to the body. But she retaliates with a body kick. Look at this action. You are getting it here at One Championship, home of the world's greatest martial artist. That right hand's getting through the guard of Rodriguez as she continues to Effective elbows. Sensational work from both women here tonight. Different strategy change here for Alicia Helena Rodriguez coming out in this round because she immediately. But now Sundell's got the inside and she realizes the elbows well as she touches her with the left. Big left hook. That wobbled Rodriguez. Coming up with the uppercuts. Rodriguez seems very intent on engaging in that clinch. Doesn't want anything. She's walking through the hands.
Trešajā raundā Rodrīgas devās uz priekšu centra virzienā, mēģinot vēlreiz pārrakstīt scenāriju. Taču nebija iespējams izbēgt no hurikāna. For this third round. Yeah, that seems to be the only MO for this third round. Sundell is kind of made to it. She's utilizing the elbows a lot more. She likes that spear elbow that she just comes in with. Good hand combinations, the clinch, but Helen Rodriguez continues to look for that clinch. Well, Rodriguez, as she came forward, she ate a left. Atomweight champion is slowly beginning to fade, Rich. Yeah, I think Rodriguez came out with that pace in the first two. Kad Rodrīgas bija iedzīta stūrī un nespēja neko likt pretī, Smilla uzsāka nežēlīgu sitienu krusu, kas neatstāja tiesnesim citu izvēli, kā iejaukties. Be able to really fold it down. Land those effective knees, and now we got hands and elbows coming in. 10-second call comes body. Those body shots. By Sundell in the rain punches, and this one is over. Smilla Sundela bija nosargājusi savu titulu ar tehnisko nokautu vienā no nozīmīgākajām uzvarām savas valdīšanas laikā. 18 gadus veca čempione tikko bija sagrāvusi citu pašreizējo pasaules čempioni, kura bija pārgājusi uz augstāku svara kategoriju tieši ar mērķi viņu gāzt no troņa. 2023. gadā Smilla Sundela jau bija kļuvusi par pasaules čempioni Muay Thai. Taču tā vietā, lai paliktu sistēmā, kas viņu bija padarījusi izcilu, viņa izdarīja kaut ko tādu, kas viņu padarīja vēl bīstamāku. Viņa nomainīja sporta veidu. 26. maijā 2023. gadā Bankokas Lumpīnī boksa stadionā Sundela debitēja kā profesionāla kikboksā pret postošo Milanu Bielogorliku. Tas bija cits sporta veids ar atšķirīgiem noteikumiem, bet tā pati Smilla. No pirmā brīža viņa devās uzbrukumā ar spēcīgiem džebiem, izmantojot savu sasniedzamību, lai piespiestu Milanu cīnīties distancē, kurā viņa nekad nejutās ērti. Spiediens bija identisks, tikai noteikumi bija mainījušies. Un šeit lietas kļūst interesantas. Kikboksā klinčs tiek pārtrauts gandrīz tiklīdz tas sākas. Tā ir problēma Muay Thai cīnītājai, jo tieši klinčā atrodas daži no vispostošākajiem ieročiem. Ceļgali, elkoņi, netīrais darbs tūcīņā. Un Smilla šeit nevarēja izmantot neko no tā, tāpēc viņai nācās pielāgoties. Tā vietā, lai meklētu klinču, viņa palika aktīva no distances, kombinējot tiešus sitienus pa galvu un ķermeni un uzturot tempu, kas lielāko daļu cīņas lika Milanai būt aizsardzībā. Milana bija pietiekami izturīga, lai izturētu līdz beigām, taču viņa nekad neatrada veidu, kā palēnināt tempu vai atņemt čempionei kontroli. Un pēc 3 raundiem visi 3 tiesneši bija vienasprātis. Vienbalsīgs lēmums par labu Smillai Sundellai. Bez titulus spēles, bez nokauta finiša, taču vēstījumu nevarēja nepamanīt. Pat citā cīņas sporta veidā, ar atšķirīgiem noteikumiem un mazāk vietas klincam, viesuļvētra joprojām dominē. 2024. gada maijā Smilla Sundela bija paredzēts aizvadīt vēl vienu pasaules čempionas titula aizstāvēšanu pret spēcīgo Natāliju Diačkovu. Taču pirms cīņas viss nogāja briesmīgi greizi. Sundela neizpildīja svara normu par pusotru mārciņu un tika atņemts Vanas sieviešu Muay Thai pasaules čempionas tituls saumu svara kategorijā.
Cīņa turpinājās, taču tikai Natālija Diačkova varēja kļūt par čempioni. Ja Smilla uzvarētu, josta paliktu vakanta. Tāpēc, kad atskanēja zvans, tas vairs nebija titula aizstāvēšanas cīņa. Bija jāparāda, ka viņa joprojām ir labākā savā divīzijā, ar vai bez jostas, kas to apliecina. Circling that big right hand over the lead hand of Sundell. 6. None would be bigger than this victory. One item that Smilla Sundell told us is that she wanted and needs to utilize her jab to her. No paša sākuma lietas kļuva nepatīkamas. Diačkova sāka agresīvi, izdarot spēcīgus sitienus, kas apsārtināja Smillas seju un pakļāva bijušo čempionu spiedienam, kādu viņa sen nebija jutusi. But gotta wonder if the weight cut. Big right hand! 2 right hands! Diačkova! Yeah, like, and it's almost like she didn't need it. You just see the scorecard on the red. Vienu no retajām reizēm savā karjerā One Championship, Smilla izskatījās patiesi neērti, ciešot reālu kaitējumu, uzņemot sitienus un šūpojoties Diačkovas uzbrukuma laikā otrajā raundā. Diačkova got into a rhythm with that right hand. Now she's starting to. But Mitch has. Tad pienāca brīdis, kas visu vēl vairāk pasliktināja. Diačkova viņu nogāza otrajā raundā, un pēkšņi Smillas karjeras sāpīgākais zaudējums skatījās viņai tieši acīs. Bez titula. Bez atspēlēšanās stāsta. Tikai zaudējums, kas viņu būtu iezīmējis uz gadiem. Forward to land hands, she's getting lit up. And it was a nice little adjustment, but look at the dominance right there. Look at that redirection, put Sundell down. How often? Bet kaut kas mainījās. Pēc nogāšanas niknā Sundeļa pielāgoja savu stratēģiju un koncentrējās uz uzbrukumiem ķermenim, atkal un atkal mērķējot uz krūškurvi, līdz Diačkovas agresivitāte sāk plaisāt. Very much coming up. She said this is going to be the summit of her career and her success against Smilla Sundell. Spinning back kick round. Now Sundell looking at. Yeah, she has. That's a nice little combination there thrown by Sova. But Diačkova just takes running Sundell into some shots. Good jab there. Tad, kad otrā raunda bija atlicis tikai 1 sekunde, Smilla izdarīja brutālu kreiso āķi ķermenī, kas atstāja Diačkovu pie virvēm. Sundeļa metās virsū ar sitieniem un ceļgala triecieniem, un tiesnesis iejaucās. 2 minūtes 59 sekundes otrajā raundā, un tad, kad otrajā raundā bija atlicis tikai 1 sekunde, Smilla izdarīja spēcīgu kreiso āķi ķermenī, kas atstāja Diačkovu pie virvēm, un viņa nekavējoties metās virsū, lai nodrošinātu uzvaru. But Sundell starting to find some success here with her signature aggressive style. Ooh, nice body shot. Oh my goodness, Diačkova's up! Diačkova's up! Sundell has Diačkova up towards the end of the second! And it's over! Smilla Sundella bija uzvarējusi ar nokautu vai tehnisko nokautu, taču šī nebija priecīga svinēšana. Tā nevarēja būt. Viņa bija zaudējusi savu titulu svēršanās laikā, piedzīvoja vienu no smagākajām cīņām savā karjerā, guva traumu, nokrita uz zemes un tomēr spēja atgūties, lai apturētu vienu no bīstamākajām cīnītājām visā divīzijā. Josta bija vakanta, bet nevienam tajā zālē nevajadzēja titulu, lai zinātu, kura ir labākā cīkstone. Čempione vai ne, uz papīra Smilla Sundella turpināja cīnīties kā čempione. Pēc problēmām ar svaru Smilla skaidri pateica, viņa vēlas pāriet uz augstāku svara kategoriju. Taču One nav sieviešu muay thai augstākas svara kategorijas divīzijas. Tāpēc, lai neatkārtotos tā pati problēma, viņa pievērsās jauktajām cīņas mākslām. Viņas debija sākotnēji bija paredzēta 2025. gada decembrī Lasvegasā, taču viņas pretiniece izstājās dienu pirms cīņas. Tika noteikts jauns datums, un 22. janvārī 2026. gadā Smilla Sundella debitēja profesionālajā MMA, pieveicot šī Halku Mirandu Barberi ar nokautu pirmajā raundā. Jab head up! Push up base! Jab head! Yes! Look for your elbows, go to work, Smilla. Nice body shot! Hey, that hurt her! Keep working that body, Smilla! She wants out now! Yeah, up top, bring it out to the head! Smilla, bring it up to the head! Double up!
Viņa nav tikai lieliska jaunā staicīnītāja, viņa ir tāda cīkstone, kas turpina attīstīties arī tad, kad domā, ka esi viņu jau atšifrējis, un kaut kas man saka, ka mēs vēl neesam redzējuši viņas labāko.